Labi, šodien mēs jums gribējām vienkārši tā parunāties, bez tādiem lieliem lozungiem par to, kas mēs bijām, kas mēs esam un par ko mēs arī plānojam kļūt. Jā, bet tomēr pats svarīgākais, kā mēs vispār esam nonākuši līdz tam, ka esam vispopulārākā eiropeiskā partija Latvijā. Un kā jau jebkurš stāsts, arī šis sākās ar to, ka ir cilvēki, kas tam notic. Bet tālāk jau svarīgākais ir to visu turpināt. Nu, arī tad, kad pašā sākumā, kad mūsu atbalsta procenti sabiedrisko aptauju domās bija tā kā drīzāk tuvu tam tukšai izladētai telefonu baterijai. Tajos brīžos mūs uz priekšu veda vīzija par modernu, eiropeisku Latviju ar stipru mugurkaulu, balstīt vērtībās, ar skaidrām vērtībām, un kur pašā centrā vienmēr ir cilvēks, brīvs cilvēks. Tā mūs atkal un atkal stiprināja un uzladēja un noturēja spēlē. Par sevi mēs katrs droši vien varam teikt, ka katrs ir ieguldījis vismaz 150%, lai tajā izšķirošajā brīdī mēs pārvarētu to 5% finiša līniju. Tajās 2022. gadā Saeimas vēlēšanās. Jā, bet šī finiša līnija, kā tu to teici, patiesībā ir kļuvusi par jaunu starta līniju, un šobrīd tā mums ir iespēja pašiem veidot Latvijas politiku. Visi atceramies, droši vien kā bija, kad mums teica, nebalsojiet par tām sīkpartijām, neizmetiet savu balsi vējā, un tie 5%, ja partijai nav 5%, nedariet to, neatbalstiet. Mums tas bija tāds rēks, kas vajāja progresīvos jau kopš 2018. gada Saeimas vēlēšanām. Varam teikt, ka tas vairs nav aktuāls. Tas ir, devies pensijā, un mēs viņam pasakamies par motivāciju. Bet viens no svarīgākajiem lēmumiem mums tajā brīdī bija izlemt doties politikā pašiem. Jā, šobrīd mēs esam kļuvuši par nacionālu līmeņu politisko spēku, kas pieņem visus valstiskos lēmumus un spēj strādāt arī ļoti sarežģītos apstākļos. Gan ģeopolitiski, gan arī nozarēs ar ļoti dziļām sistemātiskām problēmām. Progresīvi ienāca Latvijas politikā kā jaunākie, bet noteikti nekā klusākie. Un daudz mūs sauc par ideālistiem, un tieši tādi mēs arī esam, ko tur slēpt, un šis arī pierādījums, ka šis ir ideālisms, kas strādā. Atskatoties... Atskatoties arī pēc tam, kas notika pēc tiem izšķirošiem 5%, tad mēs izgājām jau laukumā, un tajā laukumā mēs sapratam, ka ir noteikts spēles noteikumi. Vai ne? Bet mēs gribējām mainīt tos. Vienmēr gribējām mainīt to, kā Latvijā tika spēlēt šī spēle politika. Mēs gribējām mainīt politikas un šīs spēles kultūru. Un tas, protams, atmaksājās, jo 2022. gadā mēs vēlēšanās ieguvām arī jau 6,16%, un kā toreiz arī joprojām mēs, protams, apzināmies, ka politika ir, tīpaši demokrātijā, ir kompromisa māksla. Bet, protams, ne visos gadījumos, jo ir robežas, kuras nedrīkst pārkāpt. Tiesiskums un cīņa pret korupciju nav apspriežami jautājumi, jo politiku var veidot citādāk. Un, kā Mārtiņš jau pastāstīja, tas arī atmaksājās nākamajās pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanās. Mēs vienmēr bijām, noteikti būsim arī rupors neaizsargātajākām cilvēku grupām, kuras tic un cer uz drošu un iekļaujošu Latvijas politiku. Stambulas konvencijas protests. Diena, kurā, lai arī uz skumja fona, bet noteikti kļuva par sabiedrības saliedētības apliecinājumu. Tā kļuva par metaforu sabiedrības dziļākai vēlmei pēc pārmaiņām
un pēc valsts, kurā ik viens var justies aizsargāts, un progresīvie neapšaubami bija vieni no galvenajiem dzinējspēkiem sabiedrības saliedēšana tajā izšķirošajā brīdī. Brīdī, kad šīs jautājums īstenībā atsega citu jautājumu. Vai gribam virzīties un atbalstīt Eiropas vērtību kursu? Latvija izvēlējās Eiropas vērtības ceļu, taču vienlaicīgi pie vardarbības mazināšanas mēs arī mērķiecīgi stiprinām valsti. Ir būtiski palielināts aizsardzības budžets, mēs šobrīd stiprinām Latvijas robežu, gan arī virzam tādu nodokļu reformu, kas iedzīvotāju ienākumus palielina. Mēs esam pārstāvēti dažādos politiskos līmeņos, gan pašvaldībās, gan Saeimā, gan Eiropas parlamentā, īstenojot sociāldemokrātisku, eiropeisku modernu politiku. Turklāt pagājušā gada pašvaldību vēlēšanās mums ne tikai izdevās atkal iegūt iespēju vadīt Rīgu, bet arī paplašināt mūsu darbību reģionos, un šeit noteikti uzgabalēsim Ervīnam un Signei un, protams, Viesturam mūsu mēriem. Un tad, 2025. gadā tas notika. Mums pievienojās 1000 biedrs, un mēs sapratām, ka ar vienu WhatsApp grupu varētu jau kļūt pamaz. Tagad jau varam droši teikt, ka kopš dibināšanas 2017. gadā mēs savu kopienu esam dubultojuši. Un esam populārākais proeiropeiskais spēks Latvijā. Bet tā, protams, arī ir liela atbildība, un mēs to uztveram nopietni. Jā, mēs ticam demokrātijai visā tā sarežģītībā un arī tajā, ka tā ir nepārtraukti ir jāpilnveido. Jo demokrātija tāpat kā Rīga jau nekad nav gatava. Un tāpēc ir svarīgi, kas ar to notiks tālāk. Vai mēs to stiprinām, vai arī mēs sākam to apšaubīt. Un, diemžēl, Latvijā ir politiķi, kuri apzināti vai neapzināti ir izvēlējušies šo apšaubīšanas ceļu vai apšaubīšanas virzienu. Un tieši tāpēc ir vajadzīgi progresīviem, jo tāpēc, ka mēs esam pretspēks tiem, kas joprojām apšauba Eiropas vērtības un arī godīgas politikas nozīmi. Bet viss, protams, sākās ar mums pašiem, cik tad mēs katrs spējam un vēlamies ieguldīt, un esam gatavi ieguldīt īstenībā tajā, ka Latvija būtu valsts, ar kuru var lepoties, Latvija valsts, ar kuru rēķinās, un kas lepni stāv par savu identitāti un par savu brīvību. Un tāpēc, dārgie progresīvie, izvelkam savus lādētājus, jo viņi mums ļoti noderēs, lai uzlādētu gan sevi, gan viens otru, jo bez tā mēs nevarēsim iztikt. Un lai tie atbalsta procenti mums tikai aug. Paldies! Paldies! Antoņina Ģenaševa!